Šajā viesnīcā nakšņojam tikai vienu nakti. Tādēļ šorīt jau ar visām mantām dodamies tālāk. Braucam uz Ambuluvava torni, kas atrodas Gampolā. Ja esi gatavs nopietnam izaicinājumam, tad tā ir viena no stilīgākajām vietām, ko apmeklēt Šrilankā. Par cik es pats esmu vairāk par zemi rāpojošs kukainis, tad tālāk par pusi es nerāpjos. Nav viegli būt sapniekam, vai ne? Nav garantija, aicis te nekad nekāp. Jā, tur telefons neizpaš no rokām. Kāpēc tik šaus vietā? Tāpēc, ka spici ir. Pats tornis kā tāds ir 48 metru augstumā. Viss tās siena līdz. Protams, viss nogrābstījuši ar svietriem. Realitātē nāk klāt vairāk kā 1 kilometru augstais kalns. Līdz ar to sajūtas sanāk ļoti iespaidīgas. Jokā. Paceļam uz Adams Peak, piestājam Kelani upes krastā. Mums ir iespēja kādus 5 kilometrus nobraukt ar laivu. Pats raftings šajā reizē nav nekas īpašs, es pat teiktu tāds ļoti prātīgs. Manuprāt, daudz interesantāk un saistošāk ir notikumi, kas saistīti ar šo upi un konkrēti ar šo vietu. – 50. gadu vidū šeit speciāli tika uzbūvēts tilts, lai uzfilmētu kādai filmai vienu fragmentu. Pat filma tika filmēta Taizemes džungļos. Savukārt filmas darbība norisinās Birmā. Galvenie vaininieki, Japāņu armija, tie Otrā pasaules kara laikā saviem britu gūstekņiem lika būvēt konkrēto dzelzceļu. Kad filma nonāca uz ekrāniem, tā iegūta tā laika visas iespējamās kinobalvas. Šobrīd no filmas tilta nekas gan vairs nav palicis, jo filmējot viņš reāli tika uzspridzināts. Dīvaina sakritība. Mums ar Silviju raftings vienmēr notiek lietas laikā. Reku Amī mūs jau gaida. Droši vien liek piebilst, ka esam slapi līdz ādai. Turpinot ceļu uz Adams Peak, piestājam kaut kur nekurienē, lai iet kaut ko apēst. Es, protams, atkal pamanos ielīst virtuvē. Ēdiens jau ierastais. Rīsi, dažādi piedevi. Šis jāsadala brālīgā. Un nu jau stingri vakara pusē klāt esam.
Turpat viesnīcā ieturam arī vakariņas. Ādama virsotne, jeb Adams Peak, ir 2304 metru augsts kalns Šrilankas dienvidrietumos. Tuvākā pilsēta ir Ratnapura. Lai gan laika prognoze ir nepārprotama, stipras lietus, vējš un migla, mans ceļabiedrs tas neapstādina. Un 3 no rīta viņi ir gatavi 7 kilometriem un 5500 pakāpieniem. Tur tālāk jau bez apaviem. Plikiņš, pasties, uzaudz. Tu gulmi ir, ja mēs pa kolniem staigājam. Es negribu, es tā gaidīju. Pasties, kad es Ej, tu no. lupatiņus karāju. Zādai, ne? Nē, paši man. Adams Peak ietilps 7 augstāko virsotņu sarakstā Šrilankā. Turklāt tā ir svētvieta gan hinduistiem un budistiem, gan arī musulmaņiem. Vēl tikai brokastis, un varam turpināt savu braucienu pa sauli. Garie kilometri un daudzie soļi. Šodien pa laikam sev atgādina. Adams Peak apkaimē atrodas viena no 5 lielākajām tējas plantācijām valstī. Pēc pāris stundām ierodamies pilsētā Talavakelē. Vilciena sarakstā ir notikušas izmaiņas. Šis vilciens stacijā neapstājās. Mums nekas cits neatliek, kā iet iedzert tēju. Pie kāda pārdevēja Amī mūs uzcienā ar ļoti negaršīgu, bet veselīgu augli. Tas it kā attīrot asini. Turpat blakus atrodam arī mazu restorāniņu, kur iedzeram tēju. Kamēr gaidām vilcienu, stacijas uzraugs mūs iesauc telpā, kurā ir sliežu pārmīļu centrāla. Klāt arī vilciens. Diemžēl tik pārbāzs, ka Jančiks paliek karājoties uz kāpnēm. Mēs par laimi tālu nebraucam, kādas 3 stacijas tikai. Šobrīd, dēļ daudzajiem zemes nogrūvumiem, ko izraisījuši lielās lietus gāzes, vilcienu satiksme ļoti traucē. Pārvietoties starp vagoniem ir praktiski neiespējami.
Vilciena biļeti noteikti vajag saglabāt līdz beigām, jo izejot no stacijas, tā atkal ir jāuzrāda. Jau tuvāk vakaram ierodamies Bambara Kele pilsētā. Mums nepieciešama šāda tāda sīkuma, tamdēļ izsaucam taksīti un aizlaižam uz pilsētas centru. Dēļ biežajiem nokrišņiem un vēso laiku šo reģionu mēdzot saukt par Šrilankas Angliju. Iepriekš norunātajā laikā dodamies vakariņās. Viesnīcas īpašnieks ir draugs Amī. Jančuks šovakar vēlās pabūt viens, tamdēļ vakariņo numuriņā. Arī pašā viesnīcā ir augsts, tamdēļ mums uz numuriņiem tiek apnesti elektriskie sildītāji. Mums ļoti neierasti, ka ūdens tiek pasniegts karsts. Sambar, toša sambar. Liek piebilst, ka saimnieks, personāls un arī Amī ļoti rūpējas par mums. Šeit atkal tiekam pie slavenā bifeļa piena jogurta, jeb kā viņi sāk biespiens. Lai gan laika prognoze ir ļoti draņķīga, mēs esam piecēlušies ļoti agri, lai dotos uz Hortonu Plainu Nacionālo dabas parku. Parks atrodas 2100 metru augstumā, tamdēļ jau tagad ir skaidrs, ka neko neredzēs. Kaut kāds žopenieks neiet vairāk. Visām plusā hibrīda auto pusceļā apstājās un tālāk braukt atsakās. Mēs pārkāpjam pie turistiem no Vācijas. Kā mūs ar stopiem paņēma, kas būs tālāk. Nedaudz palādējot bateriju, pēc minūtēm 10 arī Amī ir izdevies uzbraukt. Nē, ēdīsim tur uz vienu. 10 kilometru pārgājiens pa parku, protams, atkrīt. Как мы кушаем это рис, вот так, надо перемещаться. Вот это уже как... Да. Это трудно. Это легко. Но туда уже трудно. Нет, вот посмотри. Не пробовала, но... Не, вот так. Вот так, все, пальцами. Вот это туда. Pēc brokastīm pabraukājam pa Nuvārāja Lija apkārtni. Šajā reģionā ir ne tikai tējas plantācijas. Šeit tiek izaudzēta lielākā daļa no patērētajiem dārzeņiem valstī. Aptuveni reizi nedēļā tiek noplūktas šīs virsējās gaiši zaļās tējas lapas. Šeit ik pa 5 gadiem tējas koki tiek apzāģēti gandrīz līdz zemē. Pirms jauna tējas koku stādīšanas kādu laiku zemē tiek audzēta citronzāle. Tējas koks vidēji tiek izmantots gadus 50. Šrilankā ar tējas novākšanu galvenokārt darbojās sievietes no Indijas. Darbs ir ļoti zem atalgots. Turklāt ir noteikti arī dienas norma. 18 kg. Šī ir viena no senākajām tējas plantācijām. Pirmsākumi ir meklējami vēl Anglijas laikos. Jau tikko ieejot pa durvīm, mūs paņem galvu reibinošs tējas aromāts. Once a week, harvest, not the season. Tea plant lifetime now 60 years. But before growing new plant, they use tea seeds. Seedling plant lifetime 120 years. Šajā tējas fabrikā visas iekārtas vēl ir saglabājušās no Angļu valdīšanas laikiem.
white needle, this green color plant. Bless you. White needle, green color plant, only the tea buds. Okay. But this one golden flower infused. This Dumbo very special tea. This white tea, golden, silver, black tea. This is the tea flower mixed together. This one BOP, broken orange pekoe. Broken crushed the leaves, orange color. The pekoe, the Chinese name, English breakfast tea. With milk, without milk, both we can use. This one BOPF, broken orange pekoe fannings. Fannings very smaller particle, very stronger taste. We can add the milk and sugar. Pirms pirkšanas, turpat uz vietas, ir iespējams tēju arī nogaršot. Excuse me, sir, which one is a golden? This one is golden and BOPF and BOP light one. How do you feel like? Yeah. And that? This BOP light same. Okay. Thank you. Šķīt jau garšo, ja? Kāpēc? Piebērst cukuru. Kamēr klaiņojam gar ūdenskritumiem, Amī mums ir sagādājis kārtējo pārsteigumu. A reiki नहीं nada, ladna. Simech की नहीं nada. Дерси. Первый раз есть какао. Да. Серьезно? Lai gan līdz Amī mājām mums vēl ir vairākas dienas, arī viņš šeit iepērk dārzeņus. Savukārt mēs vakarpusē esam atbriduši uz pilsētas galveno tirgu. Давай to pirmā. Kas sev, ko ne? Tas pamat garšīgi, labs, ne? Višķiņ spicy, ne? Jā. Gan brābi. Ir labs, ne? Lietus gāž kā no pārpilnības raga, tādēļ mums nekas cits neatliek, kā braukt atpakaļ uz viesnīcu. Pilsētiņa nav liela, bet jaunam šoferītim ir grūtības atrast vajadzīgu adresi. This is that way. That's Way is correct, yes. This way? This way. That's Okay. Ma vagra bri. Alla map pulle. Vakariņu laikā uzrodās arī ančukas. To iepirkt šodien? Klimats ir tik vēsīgs, kā Amī pat ir saaugstējies.